Varat iedomāties, ka, piemēram, par katru savu nekvalitatīvu un grēka junk food ēdienu jūs iemaksājat kasē 10 eiro. Iedomājieties, ja jūs ēdat 3 līdz 4 ēdienreizēm dienā un iemaksājat kasītē pa 10 eiro. Tas ir 40 eiro dienā. Ja jūs, piemēram, kādreiz arī kvalitatīvi paēdat, ja jums ir pilnvērtīgs uzturs, jums tur nav mēsla junk produktu, tad jūs, protams, iegūstat šos 10 eiro. Ja mēs to visu varētu transformēt tieši šādā skrupulozā, kalkulatīvā grāmatvedības secībā, es domāju, ka jūs jau noteikti pavisam savādāk varētu uztvert savu ķermeni un, protams, pavisam savādāk arī attiecības izveidot ar savu ēdienreizi tieši kā ar savu banku. Paskaitot. Tātad es esmu paskaitījusi 70 eiro nedēļā, tas ir 280 eiro mēnesī, un ja mēs to iekalkulējam 12 mēnešos, tas ir jūsu veselības kapitāls. Nu, un tagad skatāties, vai jūs apēdat savu šķīvi un iegūstat 10 eiro, vai apēdat savu šķīvi un zaudējat 10 eiro. Grāmatvedība no Dr. Janas.